Nekad, cilvēki, dargi man, nekad nespriežot pēc visādām stūrēm. Pirmkārt, kādu materiālu mašīnai, ja? Ja tas būs Mercedes un paņemam Peugeot, divus dažādi materiāli. Piemēram, Mercedesam stūru uz 300 būs labāka nekā Peugeot uz 150. Pirmais faktors. Otrais, pa kuriem cilvēks ir braucis? Pa šoseju tie 100 000 ir nobraukt. Vai tie 100 000 ir nobraukt pa pilsētu? Jā. Es esmu vienreiz mašīnu nopircis no cilvēka, kas ņemās ar zivīm. Viņam tie cimdi rokās, viņš saka, viņš no vienas zivjāzētās uz otru brauc, un viņš nevalk tos cimdus nost. Viņš man sāk stāstīt, ka tur 60 000 mašīnai oriģināls noskries, ka es varu pēc SDD skatīties. Es viņam saku, klausies, es neesmu idiots, tieši pēc visu var redzēt, pēc stūles, pēc visu. Bet tas nav vienīgais piemērs, tādu piemēru ir ļoti daudz man. Skaidrs, ka ir atkarīgs, kā cilvēks pats eksploatē mašīnu, ja? Pēc siksnes ļoti bieži var skatīties noskries, ja? Šeit nav siksna nodulusi. Arī cilvēks vispār lieto siksnu vai nelieto. Pēc stūres, pēc ātrumklots. Šeit cilvēks vienkārši nav saudzīgi lietos. Viņam nav primārais iekāpt tur baltos cimdiņos. Kāpēc arī varbūt nav tāda mašīna? Ļoti daudz visādi faktori, pēc kuriem ir jāskatās mašīnas noskriens. Primārais ir jāskatās, tas ir pēc CSDD datubāzes, ja? Un, ja ir cilvēkam servisa grāmatiņa, tad, protams, pēc servisa grāmatiņas. Gads ir 35–40 000. Tas ir normāli, ja?